Nu, lai Līgo svētki būtu izdevušies, pats galvenais nosacījums ir ņemt līdzi ģimeni un savus draugus koplā skaitā. Tādām praktiskām lietām ir droši vien garšīgs ēdiens, kāds alus, Jāņu sieras. Un lietas, kas būs drošībai, tās varēs nopirkt šeit. Kāda līdzība starp sportu un starp drošību? Ar sportu var salīdzināt visu. Drošība arī sportā ir jāievēro, tāpēc tie ir pirmie noteikumi, kas mums ir parasti drošība. Un es domāju, tieši tas pats ir jebkurā ikdienas situācijā. Kas tev mājās ir no ugunsdrošības inventāra? Nu, māja ir nodrošināta pilnībā, lai viņa būtu droša, jo ģimenē ir bērni, tāpēc visa ugunsdrošība ir paredzēta, tikko būvēta māja, tā kā ar visu 100% nodrošinājumu. Kā ir ar auto? Vai tev automašīnā ir ugunsdzēsšanas aparāts? Nu, tagad jaunajām mašīnām, man liekas, visām nāk viņš līdzi, bet ja kādam nav, tad noteikti viņam ir jābūt līdzi, jo kas to lai zina, kas var notikt ceļā, bet par drošību tiešām jārūpējās pirmajā vietā. Gaidām tevi šeit, Tirdzniecības centrā Sāga no 16. līdz 21. jūnijam. Priecīgus Līgo svētkus!